Ikšķiles stacija. Un gaidām mūsu jauno Vīvī. Ievērtēsim, kā būs braukt ar Vīvī. Gita bildē, bet viņai bildes nevajag vispār. Brauc un domāju, kā jūs visus nosaukt. Nu, man sievietes skaita, sieviete dieviete. Šitā ir kaut kāda skrējosā sieviete. Mūždien kaut kur skrien, viņai bez apstājas. Čau. Nu, trakāk skrējai. Vai ne? Es arī saku, šitā baigā meita, ne? Es ceru, ka mums nevajadzēs viņa ķert. Lai tik skrien. Tu dzirdēsi, kur es skrienu? Vīvī atsūtīja veco Vīvī, jo baidās, lai mēs tiekam, ja ir 3 pieturas tālāk. Tas ir īstais Vīvī, jā. Viņš ir arī pēc krāsas redziet tāds normāli jau sarūsējis izskatās. Eju, bet tu redzēji, kā viņš atver durvis? Šitā es vēl neesmu redzējis. Es esmu ļoti sen neesmu braukt 100 gadus, tāpēc es gribēju vilcienu izbraukt. Es gribēju teikt, mums vienīgiem vagoni, bet izrādās nē, ka tomēr nav. Nu labi, tas nav Vīvī, tas ir vecais. Nu vo. Mēs jau redzējāmies, ar kur jūs paspējāt redzēties? Mēs bijām. Kur jūs tajā? Paskatieties, tā ir līga, un viņa tiešām ir kā stīga, ja? Tas ir mežinieks Robis, jā, kas viņš ir mežinieks. Robis iet, jā. Pāri. Jā. Šeit mums ir dārgākā Latvijas elektrība. Šeit viņu ražo, jā. Te ceļo atpakaļ. Skrējēji, abi divi skrējēji satikās. Tur rodas Latvijas elektrība, un tur, jā, dārgā. Kura pašiem latviešiem ir ļoti dārga. Jā. Mums ir elektrība, bet mēs par viņu maksājam tā, kā mums tipa nebūtu elektrības. Jā. Nu, tā kaut kā, jā. Tā, nu mēs ieejam Zemgalē. 10 centi. Vēziņš iet un atot piķi. Man ir naļiks. Naļiku, bet mežā uzpirks stirns. Tā ir labi, Gita. Mums pat ilgai. Karsts. Nu, maza pauzā ātri izģēpsimies, lai nesakars tam ļoti ātri. Tomēr ārā plus kādi 5 grādi vismaz ir, vai ne? Nu, bija maksimums 5. Jā. 5 tas ir silts, jā. Gribējām -10, bet, nu, ko darīt? Mēs nevaram izvēlēties to laiku. Šodien ir +5. Nu, ko darīt? Jāiet tā, kā ir. Jā, peļķīties, jā, tur ir, jā. Nav jau tā, kad nav sniegs mežā, kā mēs redzam, jā. Sniega vēl diezgan ir. Latvijas mežiņos. Bet, nu, tā iešana nav komfortabla, jo sniegs un ledus tāds. Lānām jāiet bez steigta. Mums te nav kur steigties. Mēs vienkārši ejam skaisti uz priekšu. Kas ir? Jo, mēs varam iet pa ezeru beži. Ar to mēs zivju audzētu. Jā, bet te var ieskriet. Buļ. Makšķenieki sēž uz ledu. Tāda skaņa. Riktīgi tā kā turbo kaut kāds te būtu. Kāds te tāds skaists ūdens, ne? Tas džakūzī, Gita, ar putiņām. Bet, zini, tā skaņa jums neliekas tā kā sīrups tāda. Zini, tāda tā kā smaga tāda. Nu jā, no tāda ļoti skaisti. Vai ne? Te labi izstāst. Vai ne? Jā.
Pārreiz, pakreis ejam. Nē. Ārpās cik te skaists mešs. Zaļš. Uz mežu. Pasaku mežu, kā viņi saka. Iet stiepi. Grūši viņai. Noiet tikai 5 km. Vēl 15 jāiet ārprāt. Tieši somu grib atstāt kaut kur mēģināt. Dzirdēju, jā. O, tā. Kam dzīvē viegli. Bet nākošais viņi būs sagatavos. Viņi zina, ko ņemt, cik daudz, ko vajag, ko nevajag. Ja ir sniegs, ūdeni nav jāņem. Tā kā sniega nav vai trauciņi, viņai vajadzēja ņemt. Nu, pārāk liels tas katliņš. Jošien varīs tur zupu. Viens cilvēks zupu vāja, bet... Čiekurzupa, jā. Čiekurzupa. Nu, ejam, jā. Labi, es te mūdu, cik tie kilometri nezinu noiet. Tūlīt apskatīšos. Cik mums ir kilometri. Tā interesi spēt. Mums ir... Kādi 5 jābūt? 7. Mums ir 7 kilometri noiet. Nu, normāli, nu. Jāiekož un jāpadzer. No, bišķī tu. Tie meža cūks reāli uzkapājuši visu mežu. Pacies kādas pēdas te. Tur ir riktīgi. Un tāda viegla migliņa no sniedziņa ceļās uz augšu mežiņā. Jā. Kapā tur. Ājēji. Iet. Šeit tur tie apkārt tie, tas trekings tur, vo? Nu, jā, na purna to treku. Jā. Tur ir uzkāpt, tur jābūt. Tā mežā bīstam šodien, jo te ir viss ledu. Daudz ledus. Uz ceļiem sevišķi. Pa mežu vēl neko paiet, bet pa ceļiņiem. Nu tā sev. Arī tur varbūt. Var, jā. Nav kas pastum, jā. Nu, kalnā kāpt arī jāmāk, jā. Ultramaratoniste. 3 plus kārtas īpašniece. Kapā kalnā augšā. Un domā, ka neuzvilka sporta pupturs. Ot tā jums, redzēja? Dubļainā ceļa. Pārgājienu dalībnieki šķēršojuši 9 km dzīmi un virzās uz Rata kalnu. Dažiem manāms piekusums jau iemeties. Dažiem grūti sāk palikt. Vēl jāiet. Jā. Nomaina otru kalnu. Un viens meža izskats nomaina. Citu tikko bijām Eglēs. Gājām garām priedītēm, jaunaudzītēm. Tad tagad esam izgājuši uz karjeru. Uzkāpsim karjeru kalnā. Paskatīsimies, kā rokas smiltis. Tad pārgājiens, kas rada ap tevi dažādību. Jā. Un viss bez steigas. Viss bez steigas. Viss ir bez steigas. Jā. Nu, lūk, te ir smilšu karjers. Un mums jākāp augšā. Nav jau obligāti, bet... Nav obligāti, jā. Daži jautā, kāpēc mums jākāp? Man atbilda tāpēc, lai nokāptu. 100 punkti. Bet tu saproti, tu nāc līdzi ar Arni, jā. Pēc vairāk kilometru būs. Bet labāk īsāks kilometrs, bet grūtāk nekā Jā. garāks kilometrs un vieglāk. Labi, tu pierunā. Nu jā, nāk. Tieši tā, tieši. Jūs pilnīgi pārsvarā. Jā, sēgums ir dažāds.
Arī motociklistu un mežanieku ceļi. Jā. Nu, nezinu. Nu, tur reāli bija smaga iešana pa to pūderaino sniegu. Tur bija reāli iešana. Tā kā, ja šitas piesals, ja būs tie mīnus tādi, lai gan es nedomāju, ja zem jau ir atlaidusies te, vismaz te no augštā izskatās. Ko? Mums jāiet taisni. Nekādas stīgas jums nebūs. Mēs varējām tad iet te pa apakšu, rekur. Te ir zvēriniece. Reku te. Nu vispār mums jāiet tur. Ejam tā pa šito un tad paģiedīt. Tur tie ceļi sali. Pa labāk. Un domāju, pagājuši reizi viņš arī laimē. Un tas man uzreiz uzvedināja, ka tas ir kaut kāds apčakars. Un viņš vinnēja. Nu, ot man ar tā liekas, ka visi sametās no komandas, jā? Nu, pēc ir augstākais kalns. Augstākais kalns. Rata kalns. Tūlīt mēs iznāksim uz viņa. Nā. Augstākā vietā. Nē, turnī nevarēs uzkāpt, tāpēc, ka viņš ir slēgts. Agrāk droši vien, ka varēja pakāpt, bet tagad nē. Un tad augstākā vieta Rata kalns. Atrodās šeit, kaut kur Baldons meža vidienē. Ļoti skaistā mežā. Jā. Pat ir līdz Rata kalnam 14, 28 kilometri. Un ejam pauzītē. Jā. Nē, nu mežā kaut kur izsniegs un kaut kur viņa nav. Kaut kur vairāk, kaut kur mazāk. Bet, nu jā. Nu, ir tāda garāka pauzīte bijusi. Un tagad mēs dodamies tālāk. Tagad mēs ejam uz bāzes nometni. Tur, kur mēs paliksim pa nakti. Gatavosimies tur. Ai, jā, žūžu. Un atkal ēst, jā, atkal ēst, jā. Un ugunskurs siltumiņā, visi patīkami. Kaut kur Rata kalna meža vidū nesankcionēti kapi. Ar šīferi izlikti un puķītes atstāts. 2 gabalas. Nu, Salamon, labi zābaki, jā? Zābaki, labi, bet kāpēc ir tā cauri ūdeni? Dzirdat, jā? Mamutiem ūdens cauri neiet, tā kā, ja jūs meklējat zābakus, tad rekur šitādi zābaks jāpāk ir. Ļoti miglaini te, bet kamera droši vien tā neiet. Pagaidi. Mēs viņus aizsūtām uz to ceļu. Iet, jā. Un tagad paši gribam iet šitien te. Negribu. Robis var, bet negrib. Es vienkārši iešu un viss. Nu, tur ir mīgs, jā, tāpēc jāiet pirms ārņi, kamēr tur vēl nav. Un zemē. Nu, skatāties, es vienkārši lieku soli pāri un viss. Vienkārši liek soli pāri. Jā. Nē, man viss ir labi, kā jums tur būs. Atkal kā laikā. Nu, Roberts ir liels puika, viņam vispār vienalga. Hopā! Viņš jau izgarā. Varbūt viņš ļauj tikt lejā. Roberts ir Don Juans. Muskaties. Iedod par riekstiem, viņam tagad taisno vienu. Ai. Ar somu var arī uz atpakaļ paraut, ne? Bobo. Hoi! Paldies. Pat kā tev? Kā viņš? Nu viņš vispār, viņam viss nav. Tev garlaistīgi. Neviens nekrīt. Pāri kokiem neviens neiet. Kā ir kaut kāds umnāks, ja? Nu jā, nu kāds iekrīt vai iegāžās, nu neviens neko. Viņi grib klusumu ievērot, bet pasties pļāpā un nevar paklusēt. Šito mēs vakarā piekopsim. Mirušo egļu kara lauks. Te ir mizgrauzis, noēdis visu, kas varēja būt dzīvs. Nu, no eglēm, protams.
Oi. Ai. Zeme vietām atsalusi, vietām sasalusi. Visādi, jā. Nu, opā, Roberts smagāks, jā. Aha. Tā, Robertam visas iespējas. Viņš smags vīriet, jā. Jā. Oi. Nu tur nav tik traki, tur regļu zari vienkārši. Tur nekāp uzreiz, vajag uzreiz taisni, jā. Tur ir tā Lecam. Šito izgriežam ārā. Vajag lēnām kāpt. Kāp, bet tu nelēķi. Ar visu svaru, tur vajag lēnāk. Redz kā? Tu tā kā izgrūzi. Man ir liekas svars. Tu nepiesmēli, jā. Ar sniegu notīri, paņem paberžē sniegu. Nu, varbūt šiten? Ai, nē. Redzi, cik smuki, jā. Ai. Nu, re, tātad 2 dalībnieki mums tikuši pie dubļainām kājām. Tas ir Bēziņš un Stīgalīga. Bet nekas. Drīz jau mēs būsim klāt. Mēs 3 stundas gatavojamies nometnē. Izlikām visiem guļvietiņas. Nu, jūs neviens neziniet, ko mēs darām, bet mēs, un tas atspoguļosies tikai video beigās, kā mēs gatavojam priekš jums, tie, kas nāks pārgājienā, vietu, apmetni un sagatavosim pat malku. Vaziet, bērņiem līdzi ir super moto. Super. Pazaģē. Un apstājies. Nu, neko darīt. Nu, kā ir tā. Bet mums viss ir gandrīz sagatavots. Kur nometnes vieta ir. Viss smuki. Bērni skraida tēlot zvērus. Zvērs tētis tur ņemās dzer aliņu. Viss kārtībā. Process notiek. Nu, pa lielam gandrīz visa malka ir sagatavota, nometnes vietas ir sagatavotas. Neviens to nezina, bet visi nāks uz šejieni. Šī ir tā vieta, kur mēs nāksim. 3., 4. un visticamāk arī 10. un 11. Kaut kas top! Šašīgs! Nē. To netušau. Vietiņas maksimāli, cik mums bija pa spēkam. Sagatavojām sēdvietiņas, sagatavojām malku, lai mums nav. Un mēs esam atpakaļ mūsu vietā. Nu, lūk, mēs esam. Jā. Šitādi tiešām izturēt. Vai ne? Dzirdat? Mēs visi smirdēsim pēc dūmiem. Vienīgais mīnus ir pārgājienos, kad vienkārši jākurina. Un tur ir tie dūmi. Visas drēbes, kas tev virsū, visi būs bez smirdiņām. Paldies Robertam, viņš mums tur. Tā nav sviedra vai kas ir tāda sūnu pelējuma mežas. Ultramaratoniste. Tas ir ultramaratonists. Es esmu.
No. Mājiņas mums ir gatavas. Un kurās ugunskurs? No ārprāt paskatīties, kā katrā mājā sava gaisma, ja, mums ir mājās ir ļoti, jā, mums ļoti skaisti visi ir. Otram ar 2 metri. Jo tev jau nav. Man ir matīgā. Un ko, kafija? Rīta pļāpas. Skaidrs debesis. Mums vieglāk iziet pa apakšu. Šodien atkal viss būs skaisti. Nu, ko agrā rīta stundā, kā redzat, mēs kaut ko ēdīsim. Ir 8, visi jau augšā. Viss nakts pagāja čurājot un staigājot un kāds rušina uguni. Vienam kājām augsti, otrs 2 stundas noguļ, tā kā izrubījies. Mežs rada brīnumus. Lēnam tiek vākts viss projām. Mēdiņš vēl ēda. Neziņš joprojām, nevis vēl. Tur kaut kas gaišs. Zila debesīs, dūmi un viss būs skaisti, jā. Ko mēs lēnām ģirbjās, lai atstātu nometni. Man bija silti, viss bija forši. Bet -, grādos patīkamāk gulēt, jā. Ir viss vieta, valsts vieta pamesta. Sāka krusa krist normāli. Un let's go. Ejam. Ejam tālāk. Uz ezeru. Kaus ezers mums pa ceļam. Un tad jau uz Baldoni. Nakts bija silta. Forši, man viss bija ērti. Ugunskurs kurās, viss bija skaisti, jo bija sagatavota malka. Tas ir pats galvenais, un tad viss ir labi. Galvenais viņš iet aizmugurē. Izējām uz ezeru pārgājienu, dalīgi manāmi sabijušies par ezera ledus kvalitāti. Jā. Izrādās, mēs nebijām vieni mežā. Mums bija kompaņoni. Vieni gulēja tur kalniņā, un viens seku tepat tā seku tur guļ. Ar mašīnu, redziet kā? O. Nē, te ir baigi biezais ledus. Ledus ir baigi biez. Nē? Labs kāds krusa krīt, mākoņi. Pārgājiem dalībnieki visi smuki iet, jā. Pa skaisto. Visi skaisti. YouTuberi, blogeri. Kā bez tiem? Tiktokeri vēl tik trūk. Tiktokeri vēl trūks tiktokeri. Šeit vairs nekas nenotiekās. Ko? Jā, nu, cik kilometri noiesim, tas būs redzams pēc tam. Bet, vēl gabaliņš uz Baldonē ir. Tā kā ejam. Saulītes, bildītes. Saule spīd. Skaisti. Ceļš. Kājas. Saulains ceļš. Mēs visi ejam skaisti, jā. Visi skaisti. Ideāls laiks peldēt. Saules brilles Jā, un iet Jā. atpakaļ. Jā. Kādam ir jānoplūc? Kādam ir tas ābols jāiestutē? Baldonas tiltiņu zeme un pīļu paradīze. Jā. Nu, mēs esam Baldonē. Esam Baldonē, un mēs esam nogājuši līdz Baldonē. 9. Oh my god.
Tātad kopējais noietais garums ir 30 km no Ķeguma. No Ķeguma stacijas līdz Baldonē caur mežiem ir 30 km. Salīdmi to pieveic, atpūtās, pasēdē pie ugunskurā, tad izklaidējās par to, cik labi viņam tas sanāca un vai viņam viss patikās. Jūs paši uzzināsiet no tiem cilvēkiem, kas to darīja. Paldies un tiekamies, kad tiekamies. Tā.